Sveiki! Bija jau pagājis kāds labs laiks, kad neko nebija taisījis, un te pirmie video, kas man bija channelings. Ja jūs tur redzat manis tos video zem mata, tad tur bija channeling video. Man liekas, es 4 video ieliku, un dažus tomēr vēl neieliku iekšā. Un es gribēju pastāstīt, kas tad ir channelings. Es biju aizgājis uz ļoti daudz, nezinu, kas tāds ir, un ļoti daudziem ir ļoti liela interese par to. Un tad visā īsumā, kas ir channelings? Channelings ļoti daudz to dara. Pat tu ikdienā to dari neapzināti. Vienkārši liekas, ka tas ir kaut kas svešs, bet īstenībā katrs to dara ikdienā. Un tad ir channeling formas. Visā visumā, ko nozīmē channelings? Channelings nozīmē, ka tu dabūni informāciju, kontaktu ar visumu. Tieši ar garu pasauli. Un garu pasauli nenozīmē slikti kaut ko. Bet to es pēc tam pastāstīšu. Jo garu pasaulē nav neviena slikta radība. Tas ir pirmā informācija, ko uzreiz man spied iekšā, kad nav garu pasaulē, nav Dieva radītā pasaulē neviena slikta. Vispār nav. Ja pat tāds vārds slikts nebija radies, tas ir kaut kas, kas uz zemes radījās prāta aklumā un prāts to ilūziju vienkārši sāk manifestēt. Bet pats channelings ir informācija, kuru dabū no visuma, no angliski sakot no source, latviski sakot, es teiktu no gara pasaules, jo tas ir visvieglāk saprotamais. Es pat arī teiktu no personību pasaules, bet tas skan ļoti ierobežoti. Kādā ziņā tā ir pasaule, kur ir viss, pilnībā viss. Tur ir arī mēs, pirms mēs piedzimstam, mēs no turienes redzam visu un izvēlamies, kur mēs vēlamies piedzimt. Pārsvarā ir varianti, kur mums piedāvā piedzimt mūsu sargeņģeļi, pavadoņi, gari, kaut kas ir mums augstāks. Un mēs tur izvēlamies piedzimt un piedzīvojam pieredzes, kuras mēs izvēlējāmies pirms tam pieredzēt. Mēs arī pirms tam izvēlamies, kādos nosacījumos mēs vēlamies atgriezties. Teiksim, ja mēs ejam tā kā ņurkot dziļi kaut kur tur apakšā, un mēs pilnībā apmalnamies, pilnībā, tad mēs izveidojam nosacījumus, kādos mums vienkārši pasauc atpakaļ, mums atnāk pakaļ un mēs aizējam projām. Vai tā pēkšņi nav, vai vienalga kas. Ne par to, bet channelings, kas ir? Channelings ir faktiski tu apvienojies ar visumu, tev izveidojas tie kanāli, kas saka, akupunktūras kanāli pavarās vaļā, atbildīgie, un tu vari veidot saziņu ar visumu. Un tas nebūtu nav grūti. Tā ir cilvēka dabiskā forma, cilvēka dabiska spēja, tāpat kā mēs runājam, tāpat kā mēs izmantojam mobilo telefonu, tāpat kā mēs atšķiram Google un meklējam informāciju, tieši tāpat mēs visumu varam izložināt un dabūt informāciju, kur mēs vēlamies. Mēs varam iemācīties svešas valodas, mēs varam iemācīties. Mēs varam pašķirstīt visu vēsturi, kā visums ir radies, kas bija visur. Tas ir vairāk atkarīgs no tā, kas tieši konkrētai personībai interesē. Un te ir runa par personībām. Viss ir personības. Katrs ir personība. Katrs cilvēks ir unikāla, savādāka personība. Katra dvēsele ir unikāla, savādāka personība. Ir Dieva pasaules, kur ir tīrās dvēseles, tā ir Dieva pirmatnējā gaisma, kur ir tīrās dvēseles. Tur dvēseles ir bez personībām. Tīri, kā teikt, Dieva bērni, pilnībā tīri. Un tad šīs dvēseles vai viņas sūtītas ir uz garu pasauli izvēlēties personību, vai arī pat taisno ar personību piedzimt kādā no dimensijām, kādā no pasaulēm. Bet tur nav galīgi būtiski koncepts, galvenais informācija par to, kas ir channelings, jo tikai kā channelings atverās, mēs ik viens varam piekļūt informācijai, kas atbilstoši mums interesē visvairāk. Un channelings ir dabīgā forma, ik viens to māk, ik viens to dara ikdienā. Princips, kur jūs dabūnāt channeling, ir, ka jums ienāk laba ideja galvā. Jūs ejat un pēkšņi jums ienāk ideja, tiešām jāpamēģina, vai jums ienāk, jāiet tur, jāizdara tas, un tas ir channelings pirmā forma, vispirmā forma. Autori, visi mākslinieki, visi, kas ir, viņi arī tīrā veidā nodarbojas ar channeling, viņi caur emocijām, caur saziņu valodu dabūn šo channeling valodu. Kas ir channeling valoda? Visā visumā ir viena valoda, tikai viena valoda, tā ir caur telepātiju. Viņi nāk caur sajūtām, personīgi manā gadījumā viņi nāk caur sajūtām, bet esmu dzirdējis citi, kad viņi dzird
esmu dzirdējis citi, ka viņi redz vīzijas, es arī redzēju vīziju, redzu vīzijas drīzāk tā, bet ir tā viena saziņa valoda, ko sazinās pilnībā visums. Pilnībā viss ir viena valoda tikai. Ir veids, kā viņi izpaužās katram individuāli, vai tas ir caur skaņu, vai tas ir caur sajūtām, vai tas ir caur vīzijām, bet ir viena valoda, ko visi saprot. Un ar to valodu runā viss, koki, iekārtas, cilvēki, akmeņi, ūdens, jūras, akmeņi, gaisi, domas, viss runā vienā valodā. Un tad tā bija tā pirmatnējā valoda, un es par šo informāciju nezinu, bet man liekas, tā valoda pirmā bija sanskrits. Un sanskrits interpretēja visumu valodu uz skaņām. Tālāk skaņas tika interpretētas uz vārdiem, burtiem, simboliem. Un kaut kādā brīdī radās prāts, kas interpretē to uz nozīmi, ka tam ir kaut kāda nozīme. Un ko līdz skaņām piešķīra nozīmi, tad radās reiz atvienošanās no visuma, ka cilvēki domāja, ka vārdam ir nevis tā visuma saziņas nozīme, valoda, ka tas ir sajūtas, kas tev paver vaļā vēl kaut ko, kur tu tā kā visumā pievienojies kaut kam, piemēram, ir tā skaņa om, viņa nozīmē visumu, pirmatnējā skaņa, kad visums tā rezonē. Līdz, kā mēs sakam to om un iedziļamies tajā sajūtā, kas parādās, mēs paveramies visumam nedaudz vairāk vaļā. Un tad ir tās mantras, kas ir bijušas. Mantras vairāk apzīmē, ko tieši tie visumā tu gribi. Bet ko līdz mēs to iemācāmies, mēs ar sajūtām brīvi varam vadīties pa visumu un brīvi dalot informāciju cauri. Tā nav nekāda problēma. Un tad kaut kādā brīdī tas prāts radīja nozīmi, tas ir om, tā ir visuma skaņa. Jā. Droši vien kaut kādā laika posmā viņi tur cēlusies, jo cilvēki nezināja, kas tas ir, un tur bla, un viņš rada nozīmes, un viņš tur filozofē savā prātā un norok visu. Bet atkal prātam ir cita funkcija. Tie, kas ļoti no prāta ir un tieši ar zinātni nodarbojas, viņi rokas iekšā tajā pasaulē, fiziskajā. Viņi tā kā jau ir uzdūrušies uz to, ka kaut kas tajā fiziskajā pasaulē tomēr nav tik fizisks, kaut kas tur nav īsts, kaut kas tur nav tāds cieta viela, nav vispār, kaut kas tur galīgi nav. Tajā gadījumā sanāk, kad viņi atklāja visumu, ka pats prāts caur saviem mehānismiem atklās visumu, kurā gadījumā līdz ar to nav par ko uztraukties. Kaut kad uztraukties vispār nevajag. Un tad es tagad pastāstīšu par to, kas ir pirmais visuma likums. Kā mēs sazināmies pa telefoniem ir ņemts no visuma. Mēs pirmkārt, kad mēs darām channelingu, mēs pasaucam kādu. Tas kāds saka, gribu nākt, negribu nākt, varu, nevaru. Vienmēr kāds atnāks, jo ir tik daudz personības, kas ir lielāko sajūsmu un labprāt ar tevi runātu. Kaut vai suņi, viņu lielāko prieku atskries un staros laimu un prieku, kā viņi te ir ieradušies. No dzīvnieku pasaulēm tuvie radinieki, kas ir aizgājuši, viņai lielāko prieku gribēs atnākt, lai kaut ko pastāstītu tev un gribēs kaut ko, visi vienkārši strīpā gribēs nākt cauri. Kā tas notiek? Pirmais ir, mēs pasaucam kādu, mēs dabūnam iespaidu, kas grib nākt, mēs uzreiz prasam, ko viņš grib, kas viņš tāds ir, kā viņš sauc, ko viņš grib, kāpēc viņš grib, un lai viņš saka, melot neviens nemelo visumā, neviens vispārībā nemelo. Var radīt iespaidu tev prātā ilūzijā, bet neviens nemelo vispārībā, tas nav visuma likums, tas nav. Varbūt, ja arī kāds melo, tad viņš kaut kur tiek, tā kā, principā sanāk tā, visumā ir likums, dots devējiem atdodas, un ja kāds melo, tad kāds arī pret viņu melos. Līdz ar to, jo tīrāks, šķīstāks tu esi, jo tīrāks būtnes un šķīstāks būtnes nāks pie tevi. Tas ir pirmais. Bet nav tādas sliktas būtības. Nav vispār. Ir tikai tas pats tu, kas veidos to saucamo karmu, ka pie tevi nāks personības, kas ir ar līdzīgu karmu. Bet nav tādas sliktas personības vispār visumā. Nav pat tāds vārds visumā neeksistē. Ir vienkārši savādākas personības, un viss ir ļoti savādāks, un ir bezgalīgi daudz personības, bet nav sliktas personības. Un bez tavas piekrišanas neviens neko to nevar izdarīt. Tad pirmais visam likums ir, tu sazinies, tas, saziņas likums, tu pasauc kādu, viņš atnāk, tu vaicā uzreiz, kas tas ir, ko viņš grib, kāpēc.
Tad tev ir vizuāli iespējas, sajūta iespēja. Tu vienkārši ļauj tam plūst cauri, koncentrējies uz brīvību un nāk. Tad tev ir iespēja, okay, ko tu vēlies. Tad atkal iespēja nāk cauri, ko vēlas. Tad stop un izdomā, vai tu gribi to vai negribi to. Nākošais, ja tu izdomā, ka tu gribi to kontaktu veidot, tad dod atļaus, ko var darīt. Pirmais, stāv no maniem pa gabalu, lai es tikai tulkošu informāciju. Tas pa gabalu nozīmē nenāc man enerģijas laukā. Otrs ir, ja arī nāc man enerģijas laukā, piemēram, personību, kur jūs ticat, tad ļaut izmantot tikai balseni, runāt, vai tulkot, vai dot rokas, ja rokas ir nepieciešams, lai kaut ko parādītu, lai vieglāk saprotams. Vai arī dot visu ķermeni, un te viņš ar visu ķermeni pastaigājas un papiecājas, padara kaut ko, vai palīdz redzēt šo fizisko pasauli. Tur tie veidi visdažādākie ir. Kamēr tas notiek, tu stāvi malā, tu stāvi tā kā sevī, bet blakām sēdi. Tas ir baigi interesanti. Un pirmajā tajā kontaktā bija tā, ka es stāvu malā, es tulkoju informāciju, es neļauju viņam nākt iekšā, un es stāvu ar visumu aci blakām. Visumu acis tā ir tukšums, visumu acis tā kā likums bez mazai. Tā kā viņš visu laiku redz, kas notiek visumā. Tā kā uzraugs. Un tad mēs trietā tur sēžam. Mans ķermenis vēl. Un tad kaut kā pēc tam es nebiju to pamanījis, jo es vairāk sūtīju informāciju. Nākošais, ko nevajag noteikti darīt, ir nevajag pārcensties, jo drausmīgi daudz enerģija nāk cauri. Drausmīgi daudz enerģija nāk cauri. Tas ir tā kā filmā Matrix. Nāk nenormāli daudz enerģija cauri. Smadzenes pilnīgi karstas paliek, viss kronas augšā vaļā ir. Tad bija kaut kā pa vēdera čakru uzmauca, tur, kur saules pinums ir. Tas sāk ņurdēt, tirpt uzreiz, ne tirpt, bet ņurdēt. Tad pa sirds čakru tā sāk tā kā virmot un pa plaukstām un pa deniņiem, un tad pa pakausi nāk enerģija iekšā. Un šausmīgi daudz enerģija ir jāiemācās no sākuma vadīt to enerģiju. Atslēgt viņu, ka tu aizver cietos kanālus un atrubī uzreiz nost, jo tas ir pārāk spēcīgi. Daudzi tie, kas channeling nodarbojas, tās personības, kas nāk cauri, viņi saka, ka viņi nevar izmantot visu savu to potenciālu. Viņi izmanto tikai nelielu daļu, 5%, jo tā persona, kur channelingo, tas fiziskais ķermenis vienkārši nespēs sagramot tik daudz enerģiju. Un tur ir tā lieta, kad man bija enerģijas bloki, man nāca tik daudz enerģija cauri, viņi vienkārši kompresijas veidās spied ārā visu netīro, kas man ir iekšā, nešķīstību, visu to, kas neļauj man izpausties, visi tie traumas, kas man ir dzīvē bijuši, emocionāls traumas, viņš spied viņu ārā pilnībā. Un es visu laiku svīdu, nenormāli svīdu visu laiku dzert gribējās, visu laiku slāpst, visu laiku pa smaganām nāk kaut kas ārā. Visu laiku ķermenis spiež ārā, naktīs pat nevarēju, es ilgi nevarēju aizmigt. Un tad, kad pakausis pieslēdzās, tad pa pakausis tāda ļoti augsta, spēcīga enerģija nāk cauri un tā kā palīdz to visu izspiest ārā. Bet tagad es jūtos labāk vienīgi. Korķu pazīmes, enerģijas korķu pazīmes ir tiešām veģetīvā distonija. Ir visādi bailes, kas cilvēkam uznāk, ir visādi šaubas, kas uznāk cilvēkam, visādas negatīvas domas, kas pēkšņi uznāk. Tie visi ir enerģijas, tie traucējumi, un viņus vienkārši vajag attīrīt. Ja jūs nodarbojaties ar jogu, ja jūs nodarbojaties ar cigunu, es negribētu teikt, ja jūs nodarbojaties ar meditāciju, jo meditācija ir ļoti daudz paveidi, kas var traucēt tieši ar to. Bet ja jūs nodarbojaties ar fizisku kustību, cigunu, jogu, taiči, reiki, es domāju, tur nekādai problēmai nevajadzētu būt, jo vairāk, ja jūs jūtat to spēcīgu elektrību un to spēcīgo tirpeni, kas jums nāk cauri, tad tur nekādām problēmām nevajadzētu būt, jo jautājums ir par to, vai enerģiju jūs sazemējat ar zemi. Un ja jums ir korķi, enerģija nāk tiek līdz korķim un tad viņi spiežas ārā, viņi nevar iet uz leju, tad rodas bailes, tad rodas domas, rodas sirds ritmi, izsitās sirds ritmi, tad rodas ļoti daudz visādi blakus efekti, kas var būt nepatīkami. Līdz ar to, ja jūs channelingu tiešām vēlaties, es to varu pastāstīt, kā tas jādara, bet ņemiet vērā, ja jums ir pirmā reize, ne ilgāk pa 1 minūti, otrā reizē ne ilgāk pa 1 minūti, trešā, ceturtā, piektā reizē varbūt 2 minūtes. Nākošais ir informācija, kuru tiešām cilvēkam nevajag zināt. Tā informācija var ļoti daudz emocijas uzsist uz augšu. Jums jābūt tādā nulles stadijā visu laiku līdzsvarā jābūt un jāsaprot, ka tas vienkārši tā ir un tam nav vērtējums. Es ļoti daudz pārdzīvojumiem izgāju cauri un līdz ar to es vairāk nevēlos tādiem laukiem pievienoties. Bet
Cilvēki ir ļoti dažādi, un ļoti dažādiem būs ļoti dažādas intereses. Piemēram, vēl viena ļoti interesanta lieta ir arhitekts rasē māju. Viņš rasē, viņš domā, varbūt šito, varbūt šito. Viņš zīmē, pārzīmē, zīmē, un pēkšņi viņš uzzīmē kaut ko un saka, jā, šito mēs būvēsim. To, ko viņš nezina, ka visu to laiku viņš channelingoja informāciju. Un vienā brīdī channelings pateica, šitas dara, jo tā māja ir personība no garu pasaules, kurā visas mājas jau ir radītas. Un tā māja izvēlās piedzimt, tā varētu teikt, šajā fiziskajā pasaulē, lai būtu. Māja izvēlās arī savus saimniekus, kas par viņu rūpēsies, un vietas, un vispārējo. Un tad tie cilvēki domā, ka viņš ir radījis, ka viņš ir personība radījis, ka viņš ir baigais mākslinieks un tam līdzīgi. Tas ir tikai prāts, kas tā domā, jo viņš nezina. Un, varētu teikt, ka cilvēks ir radītājs fiziskajā pasaulē, kas dod iespēju izpausties personībām. Bet no tas puses viss jau ir radīts. Mēs cilvēki, tas tikai tas laika posms, ko mēs tagad pieredzam, ir posms, kā mēs redzam, kā visums tika radīts. Un mēs tikai ejam tam cauri un vērojam un mācamies no to un dodam iespēju vēl tiem tur personībai izpausties. Mašīnas ir personības. Un vēl viens interesants stāsts, man likās, kā piemērs ir visu baro mīlestību, visu baro tas, kā tu tam pievērsi, kā tu pret to vērsies, vai tu vērsies ar to pret mīlestību, vai tu vērsies ar to pret dusmām. Un ja mēs vēršamies ar to pret mīlestību, tas vienmēr spīdēs košāk, puķis augs, koki augs spilgtāk, viss būs izteiktāks, pat bezcerīgas lietas izvērtīsies par šausmīgi lielajiem panākumiem. Un ar mīlestību un atdevi, un kad, piemēram, pastīsimies uz mašīnām. Mašīnas arī ir personības. Jebkura mašīna, jebkura iekārta ir personība. Viņa ir radīta jau visam pasaulē mašīnām. Mašīna gribēja sev tauri, lai viņi varētu papīpināt. Mašīna gribēja sev izvēlēties salonu, kādu viņi grib sev iekšā. Mašīna izvēlējās sev saimnieku, kurš visu laiku brauks. Mašīna izvēlējās savu personību, vai viņi būs ātri, vai mierīgi, vai prātīgi, vai ģimeniski, vienalga. Visas ir personības izvēlējušās pirms tam jau. Katra mašīna ir pilnīgi unikāla, nav vienāds mašīnas. Katrai kaut kā, tu jūti, ka kaut kas katrai nedaudz savādāk. Un tas nāk no personību pasaules. Un mašīnai vajag arī savu māju. Jo tad, kad viņi atstāja uz ielas mašīnu, viņi jūtās pamest, un viņi sāk pārdzīvot, tā kā suns mājās, kad viens atstās, viņš sāk pārdzīvot un raudāt, un līdz ar to straujāk rodas tādas slimības, novecošana un rūsēt sāk, un nezinu, mašīnai arī nepatīk, saka, ka mašīna lūst, bet tas ir vairāk, kā tu pret viņu attiecies, un tas vienkārši tā lūšana ir blakus efekts tam, kā tu pret viņu attiecies. Un līdz ar to fiziskie vērojumi bija pavisam vienkārši. Ja tu iebrauc bedrē, mašīna salūst. Bet nav tā, ja tu dusmīgi brauc un gāzē, kad tā mašīna vienkārši nevar pavilkt emocionāli, un viņa vienkārši baidās un viņa sāk lūst. Un nākošais incidents bija, informācija bija par to, ka mašīna nevēlas, lai tu viņu uz ielas pamet. Ka viņai bail uz ielas un jūtās pamest un nevajadzīgi, tīpaši mežā atstāja, tad vispār viņš šausmīgi ātri sāk rūsēt. Un tad mašīnai vajag savu vietu, kur viņu nolikt savu māju. Un ja tu viņu atstāji mājā savā vietā, viņi jūtas droši un viņi var mierīgi iet gulēt, nepārdzīvojot. Līdz ar to fiziskajā pasaulē tad bija novērojams, kad kaut kādā tur skābekļu sajaukumā ar kaut ko metāls sāk rūsēt. Bet ja metāli tur sausā vietā, metāls nerūsē. Tas ir novērojams fiziskajā pasaulē. Fiziskā pasaule neko nevar pierādīt, viņi var tikai novērot, kādu kombināciju rezultātos tas rodas. Bet avots, kāpēc tas rodas, ir vienkārši mīlestības trūkums un nesaprašana. Tad, ja mēs atstājam mašīnu pamestu, protams, ka viņi rūsēs, jo viņi jūtās pamesti. Bet, ja mēs ar viņu ikdienā braucam, ikdienā lietojam, viņi visu laiku jūtās droši un visu laiku jūtās ar tevīm un viņai nekas nenotiek. Protams, notiek. Katram ir savs mūžs, bet tas ir tikai novērojams. Un, ja mēs viņu rūpējamies, gādājam un vispār, tad viņi nekad nenovecos. Viņiem arī jutīsies mīlēt. Tā. Un tas ir viens vienkārši ideja, jo tā informācija nav manējā, tā informācija nāk no kaut kurienes. Un tas, tas kopumā, ko gribēju pateikt, kad fiziskā pasaule veids novērojumus. Gara pasaule zina, kāpēc tā notiek. Visu zina, pilnībā visu informāciju.
Es domāju, es vēlāk vēl channelingu taisīšu, bet personīgi tagad es vēl cenšos attiekt no tām transformācijām. Un. Ja? Paldies par klausīšanos!